Savā laikā brāļi, nu jau māsas Vačovski, rakstīja, ka izvēle ir ilūzija, kas ir dota cilvēkam, lai tas justos laimīgs un pārliecināts par to, ko tad viņš it kā ir izvēlējies. Un, ja jūs atceraties, šis teksts bija iekļauts Matriks pirmās daļas noslēgumā arhitekta monologā. Bet šoreiz man ir arī ļoti sarežģīta izvēle, kuru gan patiesībā es jau esmu izdarījis, gluži kā Neo filmā. Un šobrīd es to izvēli sāku ļoti pārdomāt. Ko nozīmē izvēle? Izvēle nozīmē principā izdarīt lēmumu, pieņemt lēmumu par labu vienam vai otram vai trešajam variantam. Un šobrīd jūs redzat šos divus variantus blakus. Man, godīgi sakot, šobrīd jau ir sajūcis, kurš ir kurš, un es visu laiku mēģinu identificēt, kurš tad ir tas un kurš ir tas otrs, un kura ir tā pareizā izvēle. Tas, ko jūs šobrīd redzat, ir divi 50 mm objektīvi ar diafragmu maksimālo f1,4. Viens no šiem objektīviem maksā 1700 eiro ar PVN. Otrs no šiem objektīviem faktiski ir šobrīd nopērkams pa 560 eiro. Tas ar PVN, tas ir praktiski 3 reizes lētāk. Tātad viens no šiem objektīviem, un es godīgi sakot nezinu šobrīd kurš, maksā 560 eiro, otrs maksā 1700 eiro. Kāda ir atšķirība? Jūs teiksiet. Šīs ir praktiski vienādas kameras. Viena ir Sony ZV-E1, otra ir Sony A7 Mark IV, tātad divas Sony full frame kameras. Attālums līdz objektīviem praktiski viens, tur ir abi divi, man tur ir priekšā, un abas kameras, tātad 4K 30 kadri sekundē, un standarta krāsa uzstādījums, baltā balanss 5600 kelvini, acis autofokus, viss ir salikts identiski šajās kamerās, pat kodeks, kādā mēs filmējam, tas viss ir identiski. Un mazliet pastrādājot, saliekot visus parametrus vienādi, man šobrīd ir ļoti grūti atšķirt, kurš objektīvs ir kurš. Nu, lai tālāk nemuļķotu jūs, šie objektīvi ir, kā jūs jau nojaušat, tas ir Sony G Master 50 mm 1.4, protams, tas, kurš maksā 1700 eiro. Un otrs objektīvs pārsteidzošā kārtā ir Samyang 50 mm f1.4 otrā versija. Šie objektīvi ir vienādi izmēros, viņi ir vienādi, izmēros, jā, viss. Samyangs ir vieglāks, tas ir svarīgi. Un Sony ir papildus diafragmas gredzens, ko var grozīt, un abiem ir podziņas, kur var pārslēgt autofokus, tad programmējamā poga gan uz viena, gan uz otra. Samyangs ir mazliet lielāks, 72 mm filtrs priekšējais, Sony 67 priekšējais filtrs, un tas arī principā, it kā viss, tas ir tehniskās lietas, ko jūs varat palasīt. Samyangs ir vieglāks, lētāks, bet lielāks, resnāks tātad, ja? Un korpusa ziņā abi divi ir ļoti līdzīgi, bet tas nav tas, kas mums interesē. Kas mums interesē ir patiesībā divas lietas, 3 varbūt, ja? Tātad bilde, kvalitāte un krāsas, un autofokus. Un šobrīd, ja mēs tā rūpīgi ieskatāmies tajā attēlā, ja, un ja mēs ieskatāmies tajā, kas man ir aiz muguras, konkrētāk tur tie paneļi, tad es šobrīd sāku redzēt monitorā, es skatos monitorā, es sāku redzēt atšķirību, ka šis, kā lai es pasaku, kur ir atšķirība? Tātad tas, kas ir pa labi, ir mazliet siltāks tonis, un tas, kas ir pa kreisi, ir mazliet vēsāks tonis. Varbūt es redzu atšķirību monitorā, ja? Es domāju, ka pēcapstrādē tas arī parādīsies. Tātad abiem baltā balanss ir 5600, krāsas ir standarta, Sony standarta profils, ja? Viss ir tātad ļoti korekti, un šis ir mazliet siltāks labajā pusē. Joprojām, kurš ir kurš, ja jūs esat uzminējuši superīgi, jūs varat ievilkt sev ķeksīti, ka jūs esat uzminējuši, kurš objektīvs ir kreisajā pusē, kurš ir labajā pusē. Vai otrādi. Vienalga. Labi, tātad krāsās mums šiem objektīviem ir mazliet, un es beigās pateikšu, kurš ir kurš. Labi? Krāsās mums ir mazliet atšķirība.
Tātad viens ir siltāks, viens ir mazliet vēsāks pie standarta uzstādījumiem. Kameras vienas paudzes, praktiski vienu uzstādījumu. Lai tas būtu korektāk, ja? Mēs varam paskatīties rekur uz krāsu paleti, uz kalibrācijas paleti un padomāt, tātad, godīgi sakot, ar aci es baigi atšķirību, neredzu. Labi, lai būtu korekti, es pielikšu tātad krāsu skopus klāt šajā vietā montāžā, lai mēs varam paskatīties, vai tur ir tiešām kaut kāda atšķirība, vai tur kaut kas nepeld. Ja? Tātad uzdevums pēcapstrādē. Tagad par krāsām, ja? Tagad par autofokusu. Abiem diviem ir AFC, acu atpazīšana ar visām brillēm, tas viss strādā. Un ja mēs tagad aiztaisītu tās kameras ciet, tātad, kamera nofokusējuši šobrīd uz priekšplānu, ja? Un tagad es noņemšu nost šo ātri. Un es to darīšu vairākas reizes. Tātad 1700 eiro pret, rupi rēķinot, 600 eiro. Kurš fokusējas ātrāk? Vai jūs pamanījāt atšķirību? Es godīgi sakot, tā kā sliecos varbūt... Es sāku domāt, ka varbūt man ir uzlikti divi vienādi objektīvi, un es te mēģinu kaut ko pierādīt tagad. Tātad autofokus. Labi, ja mēs tagad uztaisam, tas bija tātad tuvāk, tālāk autofokus, ja mēs uztaisam fonu, un cilvēks atnāk kadrā, mums ir mazliet atšķirība parādās. Kaut gan nē, atkarībā, kur es nostājos. Ir. Labi, mēs esam atraduši vienu lietu, ka ir mazliet lēnāks autofokus vienam objektīvam. Tiešām. Jā. Labi, tātad šis bija ļoti zinātniski. Ir mazliet kreisā pusē, ir mazliet lēnāks, bet ne visās situācijās. Ja? Varbūt, ka tas ir arī kameras, kaut gan kameras autofokus principā viena paudze, viņam vajadzētu būt identiskam. Ja es aizēju prom uz šo pusi un atnāku atpakaļ, lai viņš dabū izfokusēties, vai viņš negrib padoties, viņš nefokusējas uz fonu. Un esam atpakaļ. Jā. Kreisā pusē ir mazliet lēnāks, bet tas ir tiešām tur sekundes, tāpat no sekundes 10 daļa, tā es domāju, ka tur ir 100 daļa sekundes. Ko mēs redzam no bildes? Es šai gadījumā monitorā īsti nevaru pateikt, varbūt, ka jūs redzat atšķirību. Vēl viena varbūt ceturtā lieta, kas varētu interesēt, ir fona izplūdums, bet tas šai brīdī nav īsti korekti, jo kameras man ir priekšā un tas monitora stūris, kur ir bokē aplīši, tur, ja? Tātad viņš ir mazliet citā leņķī pret vienu vai otru kameru, tā ka sanāk, ka viens varētu būt, redzēties, ej tuvāk, tie izplūdumi mums tur mainās, bet izplūdumi ir ļoti es aizgāju no skaņas. Izplūdumi ir ļoti tātad, līdzīgi. Mēs ejam tuvāk. Pēc bokē, pēc fona zīmējuma praktiski nevar pateikt atšķirību, kas tur ir. Labi. Ir laiks patiesībai. Tātad labajā pusē ir Sony 1700 eiro, un kreisajā pusē ir Samyangs 600 eiro, 570, 560 eiro, 700 eiro, plus mīnus 1100 eiro starpība starp kreiso un starp labo bildi, starp autofokusu šo un šo. Vai tiešām, ziniet, atšķirība parādās nevienmēr. Reizēm es tā kā novēroju, ka Samyangs ir mazliet lēnāks autofokusu ziņā. Bildes ziņā abi tātad ir vaļā f1.4, abi ir uz 50 mm, viens attēlums, viens leņķis, praktiski viena kamera, viena modeļa HDMI vats uz pulti, viss ir identisks, gaisma ir vienāda abos objektīvos, un tāpēc es sākumā teicu, tad, kad es šo saliku kopā, šo setupu, es ļoti aizdomājos par to savu izvēli, ko es biju izdarījis pirms decembrī, kad bija lielās akcijas par labu Sony 51.4, jo tajā brīdī bija tikko iznācis, manuprāt, Samyang 1.4, un es kaut kā to pavilkos uz to atlaidi un izvēlējos Sony 50.1.4, jo man viņu
gribējās, tur bija ļoti laba cena viņam, kas nebija 1700 eiro, un vēl bija cashbacks Sony, var sakot, tas bija izdevīgs pirkums, bet šobrīd skatoties, ja man šobrīd būtu jāizvēlas, un ja jums šobrīd ir jāizvēlas, kuru 51.4 ņemt, ziniet, tā izvēle paliek ļoti, ļoti tā kā loģiska uz kreiso pusi, uz Samyangu. Pilnīgi godīgi sakot. Šobrīd kāpēc Sony ir mazliet siltāks objektīvs, kas ir dīvaini, jo Samyangi vienmēr ir bijuši tā kā mazliet siltāki, bet šajā salīdzinājumā Sony dod bišķi siltāku tonīti. To mēs varam tur piekoriģēt kamerā ar baltā balansu vai pēcapstrādā pilnīgi nekāda problēma. Autofokus ziņā fantastiski labi rādās, izņemot dažas situācijas, kad Samyangs ir mazliet lēnāks. Tas būtu loģiski, jo Sony tātad jums ir iekšā jaunās tipa Sony šis te motors, kas ir super ātrs un foršs. Ja? Tad tas ir G-Master sērija. Autofokus tur ir ātrākais vispār klasē vai nozarē. Un Samyangam arī ir jaunais motors otrai versijai šim 50-niekam, jo šī ir iepriekšējā versija numur 1 Samyangs ar autofokusu. Viss ir ar autofokusu. Ja? Tad, aizpeldēja. Nē, tā ir kameras vaina, jo kamera fokusējās uz šo lietu, un pēc tam uz manu seju. Ja es aizlieku otra kameru, nepievēršiet uzmanību, tā ir kameras programmēšana. Tātad pirmās versijas Samyang 51.4 bija mazliet lēnāks, manām lēnāks, ja? Un šim bija kromatiskās aberācijas vairāk. Ja mēs tagad atgriežamies pie bildes, tad fotogrāfijas režīmā Samyangs ir pilnībā atvērts, mazliet mīkstāks attēls, un Sony atvērtā veidā ir super ass. Ja? Tiklīdz mēs piegriežam diafragmu uz F2, uz 2.8 jau principā viņus nevar atšķirt, bildes ziņā fotografējot. Tātad piegriežot diafragmu jau uz 2.5, 2.8, Samyangs paliek super ass detaļās līdz stūriem. Viss ir principā vienkārši identiski. Ja? Tātad mums ir divas atšķirības šobrīd, 3, 4. Samyangs ir vieglāks, Samyangs ir lētāks, atvērtā veidā mazliet mīkstāka bilde, bet fotografējot portretus, principā tas pat ir diezgan jauki, jo fotografējot portretus ar Sony 50-nieku, praktiski vienmēr ir jāliek pēcapstrādē virsū mazliet, tagad modernais AI blurs, lai tās bildītes mazliet izgludinātu to ādu, nebūtu tik asa un tik detalizēta. Turpretī ar Sony pilnībā atvērtu, var mierīgi fotografēt detaļas, puķes, lapas, visu kaut ko, un tas viss ir ļoti, ļoti superīgi dzidri. Samyangam tad mazliet jāpiegriež, lai dabūtu to super aso dzidrumu. Bet video variantā, tagad jūs skatāties viens otrs, bārdā praktiski nav. Izņemot toni, ka Sony ir siltāks. Tas ir dīvaini, bet labi, tā tas ir zinātne, tā tas ir, jā. Lūk, tātad šīs ir tās atšķirības. Un tagad sarežģītais jautājums. Attēlu kvalitāte mums ir palikusi un tie abi objektīvi blakus. Tāpēc es pārslēgšos uz trešo kameru un parādīšu jums tos objektīvus blakus. Tātad, kur mums ir fiziski Samyangs, kur ir Sony. Ja, tātad paskatāmies blakus, cik es varu salikt, ja, identiski. Tātad izmēros ļoti, ļoti līdzīgi. Sony mums nāk papildus šis ļoti jaukais G-burtiņš, mums ir autofokus manuālais un mums ir diafragmas gredzens, kas ir baigi fantastiska lieta patiesībā. Ja? To jau es esmu teicis. Plus mums vēl Sony ir click, declick, tātad mēs varam diafragmu grozīt brīvi bez klikšķiem vai ieslēgt klikšķus, un mums ir lock iris, kas ir baigi jaukā lieta. Tad tiklīdz jūs ieregulējat diafragmu, piemēram, 2.8, jūs varat klik nolokot diafragmas gredzenu, lai viņš negrozās. Tātad nevis mehāniski, bet elektroniski. Par cik viss tas ir notiek elektroniski, tad nav nekādas mehānikas. Tātad iris lock, ļoti jauka lieta. Jūs uzliekat, piemēram, to pašu 1.4 nolokojat un ejat fotografēt, lai jums netīšām neaizgriežas. Vai jebkurā citā situācijā. Tagad tādas nianses par to svaru. Jā, Samyangs ir vieglāks. Gramus kaut kādus, tas nav tik briesmīgi. Abiem ir programmējumās pogas, kā es teicu, un arī šim. Un šeit vēl mums ir pārslēdzama Samyang standarta custom poga, kuru mēs varam ieslēgt tur M1, M2. Vai fokusa gredzens jums ir, šis ir fokusa gredzens, bet ja jūs pārslēdzat uz M2, tad šis jums ir diafragmas gredzens.
Tad būtībā ir gan tas, vienīgi Sony ir 2 gredzeni, šim ir 1 gredzens, bet ir pārslēdzējs. Nu, lūk, tad diametrā Samjangs it kā ir resnāks, bet viņš ir mazliet tālāk uz priekšu izvirzīts, attiecīgi paliek vairāk vietas pirkstiem. Bet, godīgi sakot, abi šie objektīvi, tātad tas ir Sony ZV1, pirkstus ielikt šeit ir diezgan grūti, manus pirkstus, ja? Un tas mazliet spiež šo te kauliņu, un dienas beigās, nu, jā, tātad Sony korpus tomēr ir mazs, un tas objektīvs ir liels. Tas pats notiek ar Sony objektīvus A7 IV, tātad arī lielais rokturis un arī pirkstus viņš spiež. Jūs jūtat, ka tas objektīvs tur ir klāt. Kurš ir ērtāks? Principā, nu, labi, es ikdienā izmantoju diafragmas gredzenu, tas ir jauki. Samjangam, ja es uzslēdzu uz M2, tad man ir diafragmas gredzens šeit, bet es neredzu tās iezīmes, kas ir Sony uz objektīva, nu tāds plusiņš. Un šo es varu redzēt tikai ekrānā, kas tur mainās. Kāds vēl ir plus Samjangam, kas nav Sony? Samjangam ir dock stations, tātad ar kuru jūs varat pieslēgt objektīvu pie datora un pārprogrammēt dažādas lietas. Tātad jūs varat programmēt šo pārslēdzēju pogu, un, kas ir baigi superīgi, jūs varat programmēt šī gredzena virzienu, kādā strādā fokus tuvāk tālāk, ja jūs esat no Canona vai Nikona, jūs zinat atšķirību. Ja, tātad šis virziens ir programmējums, un ir programmējums manuālā fokusa, manuprāt, arī autofokusa ātrums, manuālā fokusa lineārais vai nelineārais pagrieziens. Tātad atkal lineārais ir vienmērīgi, kā jūs griežat. Nelineārais nozīmē, ja es pagriežu ātrāk, viņš pārfokusējas uz bezgalību un tad atkal atpakaļ. Tātad šīs lietas jūs varat konfigurēt, un tas Samyang objektīviem baigi forši patiesībā. Jo, ja gribās, tad jūs viņu varat piedzīt, pielāgot priekš savām vajadzībām. Sony jūs programmēt nevarat, jums ir tas, kas te ir, tas, ko jūs esat samaksājuši. Viņš ir, nu, pēc sajūtām Sony ir tāds metāliskāks, tāds smagāks, solīdāks, un Samyangam tā kā ir solīda plasmasa, bet tomēr ir tāda, nu, it kā plasmasīgāks mazliet, bet katrā ziņā ne lēts plasmasīgs, bet tāds, nu, arī stilīgi, labi izpildīts objektīvs. Priekšējās lēcas tātad praktiski identiskas. Man ir teorija, ka Samyangs ir precīza kopija Sony lēcu schēmai. Jo gan izmērs, gan lēcu uzbūve un tas rezultāts, ko mēs redzam, tātad arī, ko jūs redzējāt iepriekš pārfokusējoties, fokusa elpošanas praktiski nav, un tie abi objektīvi arī fokusa ziņā un arī fona izplūduma ziņā uzvedas ļoti vienādi un ļoti līdzīgi. Es pat teiktu, viņus atšķirt ir ļoti grūti, ja es neparādu, kurš ir kurš. Ja? Tāpat uz krāsām, tāpat uz highlightiem, ja, viņi uzvedas ļoti līdzīgi. Es teiktu, bet es negribu nevienu apvainot, ka Samyanga optika ir kopija Sony optikai. Plus nāk tad viņu pašu motors, plus nāk izpildījums un tā tālāk. Jā. Nu lūk, tātad bildēs, kā es teicu, ja tātad diafragma ir redzama atšķirība 1.4 mazliet mīkstāks ir Samyangs, un Sony ir mazliet šādi, ja. Sony ir bišķi asāks, pilnībā atvērts. Uz 2.8 jūs atšķirību neatradīsiet, uz F4 jūs atšķirību neatradīsiet, un tā tālāk. Sony ir mazliet pēc sajūtām, kaut gan te pārklājumi pēc krāsām izskatās ļoti vienādi, un attiecīgi, nu, tur mēs neko nevaram. Sony tuvākais ir 0,4 metri, Samyangam tuvākais ir par 1 centimetru tuvāk. Ja? Tātad es teiktu, ka tās ir optiski kopija, un ko jūs varat dabūt praktiski par trešdaļu cenas, nu, plus mīnus, ja? Un iegūt ļoti jauku rezultātu. Jūs teiksiet, vēl ir trešais objektīvs Sigma, bet Sigma ir cenā kaut kur pa vidu, un svarā Sigma uzvar. Sigma ir vissmagākais 51.4 objektīvs, un šajā reizē tas nav mērķis, ja apsvērt to Sigmas izvēli šajā klāstā. Tas būtu cits stāsts. Šobrīd ir principā Sony pret Samyangu, 1700 pret 700 pret 600 eiro. Izpildījumā tagad absolūti personisks viedoklis. Ja šis nav nekas nemaksas, nekas raidījums, šis vienkārši reāli pieredze un pārdomas par to, ko es esmu izvēlējies. Ja? Es esmu izvēlējies Sony, bet es viņu izvēlējos pirms laika, kad vēl nebija Samyang man pieejams. Šobrīd, kā es teicu, es šo izvēli ļoti pārdomāju, jo šobrīd, godīgi sakot, es ņemtu Samyangu, tāpēc, ka gan video es neredzu atšķirību,
tajā, ko es daru, autofokus ir praktiski identisks. Atšķirības nav, un es pat fotografēju arī cilvēkus, portretus un vēl kaut kādas, varbūt arī reportāžas ar to 50-nieku, tad atšķirības praktiski nav. Atšķirība, ja mēs noliekam blakus un ilgi meklējam, tad mēs varam atrast, ja? Bet tādā darbības procesā atšķirība reāli nav. Nu, viena lieta, par ko tā kā es tomēr kaut kur sev nolieku plauktā, ir šie divi gredzeni, jo diafragmas gredzens atsevišķi man patīk, tas ir ērti, tas ir nice to have, ja? Tas nav obligāti. Un fokusa gredzens atsevišķi ir tā kā ok, bet manuālo fokusu ar šo objektīvu es principā nekad neizmantoju. Man viņš vienmēr strādā, tas ir portretiem, viņš strādā AFC, tātad sekojošais autofokus un acu atpazīšana. Un to viņi abi dara super lieliski, super vienādi, gan video, gan foto režīmā. Es nepamanīju bilžu kvalitātē nekādas aberācijas nevienam, ne otram objektīvam. Absolūti tiešā pretgaismā, kad saule ir kadrā, jā, atšķiras šīs flāres mazliet, bet atkal tātad pretgaismā šiem gaišajiem objektīviem jāliek virsū ir blendīte, ko es gan ikdienā neizmantoju, bet principā es ieteiktu to blendi tur likt. Nu, lūk, kādi vēl varētu būt vienam otram mīnusi? Absolūti praktiski līdzīgi objektīvi atšķiras korpusa izpildījums. Ja? Ja jūs gribat tos divus gredzenus, ok. Ja jūs gribat tur diafragmas loku, ja jūs gribat deklik diafragmu video filmēšanai, jā, tad jūs ejat ņemat Sony 1700 eiro un dzīvojat laimīgi. Ja jums tas viss nav vajadzīgs, ja jums ir vajadzīgs 50-nieks, kas izpludina superīgi fonu, fočēt portretus, vēl kaut kādas detaļas, vēl kaut ko, es teiktu, Samyangs ir absolūti jā. Jūs ietaupat 1000 eiro, par ko jūs varat nopirkt. Patiesībā jūs varat nopirkt lietot automašīnu ar skati un aizbraukt kaut kur. Ja? Jūs varat ļoti daudz ko nopirkt par tiem 1000 eiro. Un tā ir tāda mana pārdoma, ka praktiski jūs varat dabūt vēl vienu objektīvu, piemēram, Samyang 85 mm 1.4, par ko es parunāšu citreiz, vai, ja jūs labi sarunājat, jūs praktiski varat arī dabūt Samyang 135 mm 1.8 objektīvu, par ko es runāšu nākamajā raidījumā. Šis ir vienkārši fantastiska lieta. Tālūk, es biju ļoti pārsteigts, kad es dabūju šo Samyang 50 mm 1.4 otro versiju, jo pirmo versiju, salīdzinot ar Sony, man bija skaidrs, jā, šis ir lētāks objektīvs, viņš ir vecāks, viņš ir smagāks, te ir apmēram tas zejas korpus, kas bija agrāk Sony. Optiski viņš ir labs kontrolētos apstākļos. Tātad studijā f2.8, f2, tā pirmā versija strādā ļoti labi. Šo jūs varat dabūt, manuprāt, šobrīd pat 300-400 eiro. 300 eiro. Jūs varat dabūt superīgi šo pirmo versiju. Ja jums nav tik ļoti, tur nevajag tur staigāt ārā pretgaismā un tā tālāk, jo šim ir chromatiskās aberācijas, un šis ir mazliet lēnāks. Tā ir pirmā versija, bet viņš ir praktiski pavelti. Beikalos meklējot, viņu var atrast. Otrā versija ir praktiski identiska kopija Sony, un es teikšu, price performance ziņā tie 1000 eiro, ko mēs te ietaupam, neatsver to, no kā mēs atsakāmies Sony gadījumā. Ņemot Samyang, nevis Sony. Jā. Tātad Samyangs šobrīd sevi ir pieteicis foto pasaulē. Ar autofokus objektīviem, es teiktu, ļoti nopietni. Un, ja jūs meklējat 50-1.4, noteikti pamēģiniet, paņemiet šo nomā. Visās nomās viņu var dabūt šobrīd, manuprāt. Samyang 50-niekam šogad es piešķiru pārsteiguma balvu, pārsteiguma titulu, jeb pārsteiguma objektīvs. Es nebiju negaidījis neko tik labu optiski, mehāniski pa 600 eiro. Pa 570 eiro, ja? Tātad price performance ziņā šis ir, wow, tas ir labs ieguldījums. Jūs pa lētu naudu dabūjat superīgu kvalitāti, superīgu autofokusu un vieglu mazu objektīvu ar 1.4 diafragmu, ko jūs varat nesāt līdzi somā un darīt brīnumus. Jā, iesaku tiešām godavārds. Paldies, ka skatījāties, spiediet like, spiediet subscribe un nospiediet to zvaniņu, kas jums atgādinās par nākamajiem maniem viedokļiem par dažādiem objektīviem. Kā es teicu, nākamie viedokļi būs Samyang AF autofokus 85 1.4 objektīvs, kas ir ļoti superīgs. Un, protams, saldajā ēdienā būs raidījums par 135 šo burku, kas, jā, šis būs jauki, šis ir jauki. Paldies, ka skatījāties. Visu labu. Tiekamies nākamās raidījumos.